Esiet sveicināti cilvēki, kur skatās mūsu TV4, vai skatās mūsu YouTube, vai klausās mūsu Spotify. Ja kaut kur esat mūs ieraudzījuši, tad ziniet, mans vārds Kristaps Petersons, tepat pretī sēž Kaspars Pēcnieks. Sveiks, Kaspar! Sveiks! Šis ir KP kvadrātā investīcijas raidieraksts vai raidījums. Nu, saucam kā gribam, droši vien mūsdienās mediju formas jau ir saplūdušas. Bet tas, ko mēs darām, varbūt atšķirībā no citiem tādiem stundu gariem podkāstiem, mēs stāstam latviešu valodā par investīcijām un investēšanu, par ieguldīšanu un ar to saistītiem jautājumiem. Un ja jau reiz mēs par to runājam, tad droši vien spēkā būtu svarīga atruna, ka viss, ko mēs šeit runājam, nav jāuzskata par investīciju ieteikumu vai rekomendāciju, jo tādas tās nav. Mēs runājam par aktualitātēm, mēs runājam par to, ko mēs ar savām acīm redzam un savām galvām domājam. Tas nozīmē, ka jums arī līdzīgi būtu jādara. Lūk, obligātu atrunu esmu pateicis. Šodienas tematus varbūt arī palūkšu Kasparam ieskicēt. Zinu, ka mēs par Irānu runāsim, vai ne? Jā, pagājušreiz mēs izlaidām, pagājušreiz mēs runājām par akcijām. Un redz, kā par Irānu man īstenībā uzreiz tāda atruna jāsāk. Mēs runājam 8. maija piekdienas tātad rītā. Atsaucoties dažu nedēļu pieredzi, kur mēs no rīta runājam, redz, kā viss ir ciet. Pēcpusdienā pēkšņi viss ir vaļā, viss notiek, naftas cena krīt, akciju tirgi lido uz augšu. Un paiet nedēļas nogale, un paiet vēl kaut kas, un izrādās tomēr nav nekas vaļā, vai tur kaut kas, tā tikai bišķiņu līdz galam nesanāca. Un tāpēc, lai nesanāktu arī šoreiz tā, ka mēs sakam pavisam ciet, bet pēkšņi atkal ir vaļā, viss var mainīties, ja? Tā ir. Un ir tā trakā lieta ar to šaurumu tāda, ka viņš joprojām ir ciet. Un aktīvu tirgi reaģē. Es nezinu, cik vēl vispār kāds tic visiem paziņojumiem, kas tiek teikti. Acīm redzot, tirgi kaut kā tur reaģē. Es varēju vienā brīdī redzēt to, ka naftas tirgi bija ļoti, ļoti neticīgi, bet tad atkal viņiem vēlreiz gribējās noticēt pēc tā, kad tika uzsākts šis brīvības projekts, un kas atkal tika apturēts, un kā viņš tika apturēts, ja, un šie iemesli, kas pēc tam izskan to, ka tas bija vienpusēji veidots, jeb izveidots, un tam Saudarābija negribēja ļaut izmantot savus avio bāzes, lai to varētu nodrošināt, un tāpēc nācās tā kā visu laiku iet tāds kaut kāds pilnīgs Mēs nesaprotams. paplējam. Man liekas, ka mēs paplējam. Jā, Tā kā, vai pāri, ne? jā, bet fakts kā tāds ir, ka tas šaurums ir ciet vēl joprojām. Tādā ziņā to, ka es nezinu, cik viņš fiziski ir ciet. Es pats tur neesmu bijis. Man tur vienā citā vietā viens šis te cilvēks, kas ar kuģiem brauc, viņš saka, viņš tur ir bijis, un viņam tā grūti iedomāties, kā citur pa nakti kaut kur pa kluso, kaut kur tur esot mēģinājuši braukt, ka tas baigi traki esot tur kaut kādas tādas, kas stāsti visu kaut kur iziet. Tā kā daļu mēs tāpatās nezinām, cik tur kas kaut ko iziet cauri, bet droši vien, ka skaidrs ir tas, ka liela daļa, vai vismaz noteikti lielākā daļa, nekursē šī satiksme. Tev varbūt ir tev varbūt ir kādi komentāri, pēc tam es mazliet par cenu grafikiem gribēju pavisam minimāli ātri. Es varbūt vairāk tīri politiski par to, ka Trumps arī šajās dienās nav paskopojies ar paziņojumiem savā sociālajā tīklā un visu laiku nav vairs draudu iznīcināt civilizāciju. Tādā ziņā viņš ir nomierinājies, bet ir šie draudi par to, ka varētu atsākties aktīva militārā darbība. Un tā kā Kaspars teica, ka mēs ierakstam piekdienas rītā, tad ceturtdien savukārt visu dienu notika apšaudes savā starpā. Bija 3 gadījumi tieši uz ūdeņiem, kad notika savstarpēja apšaude starp Irānas un Amerikas karakuģiem. Tad viņi atkal pēc tam norim. Kā saka, tādi uzliesmojumi tur ir tā kā visu laiku. Un un viņi ir tādi nekontrolēti, līdz ar to ir grūti saprast, kurš tur kā dod pavēles un vispār kāda ir tā taktika un es pat teikšu stratēģija visam šim karam, jo, visi tie sākotnējie iemesli, kāpēc ASV armija devās tajā virzienā, es teiktu, šobrīd jau vairs nav aktuāli, ir kaut kādā otrajā plānā, un te ir vairāk tāda spēka un varas izrādīšana. Tas ir tāds, varbūt, pavisam īsts ievads no manis. Bet, protams, jā, tirgi nestāv uz vietas. Mums preces vajag, pakalpojums vajag, un cenas mēs tik redzam, kā aug un aug, vai ne?
Bet es tomēr varbūt to mazliet nepiekritīšu. Man liekas, ka pats galvenais iemesls, kāpēc to visu darīt, kodolieroči spēja tos veidot un pēc tam atturēšanās no to veidošanas, šis ir pats galvenais jautājums, kurš nav vēl atrisināts. Un tad viss ir tikai par to, kur amerikāņi grib, irāņi piedāvā, ka, nu, varbūt mēs ieviešam pamieru, bet par šo jautājumu mēs atliekam runāt vēlāk, un tad nonāk pie tās pašas situācijas, kur bija iepriekš. To, protams, viņi negrib, tad kā liek pretī. Man patīk kaut kur komentārs dzirdēts to, ka, nu, irāņi ir profesionāļi šajā ziņā to atlikt, nerunāt, nedarīt, Nē, desmitēt, nu, jo viss. atkal no otras puses, visa starptautiskā prese runā par to, ka tieši Irāna ir tā, kur grib panākt to mieru tādā ziņā, ka viņi ļoti nopietni attiecās pret mieru sarunām, viņi arī iziet uz kontaktiem. Jā, taisnība, tagad jaunais Irānas vadītājs savā ziņā sociālajos tīklos troļļo pretī Trumpam, bet tādā ziņā, ka liekas, kā, ka tu to nevarētu no tāda ajatolas iedomāties, piemēram, ka, ka kaut kas tāds būtu iespējams, vai vispār, ka viņš tā raksta, tev liekas, tas kaut kāds fake konts ir, vai kā, bet, izrādās nē. Dots pret dotu, jā, Trumps un tas jaunais vadītājs apmainās laipnībām. Jā, bet tajā pašā laikā ietekme uz cenām vēl joprojām ir. Šis ir urīnviela, jeb karbamīds, tas lauksaimniecībai, kas ir. Viņš vēl joprojām ir gandrīz divreiz augstākos līmeņos nekā pirms gada. Nu, labi, tagad jau 50%, ja mēs paskatītos gadu iepriekš. Bet jautājums atkal ir par to, es tiešām nepārzinu šo fizisko tirgu, vai tur veidojas kaut kādi deficīti vai neveidojas, cik tur ir pieticis kaut kādās vietās ražām vai nav pieticis. To mēs visi ieraudzīsim šogad vēlāk. Vēl viena lieta, ko mēs runājām iepriekš, ir šis sērs. Sēru arī izmanto gan lauksainiecībā mēslojumam, gan izmanto šiem metāliem ķīmiskajos atdalīšanas procesos. Tur cena arī ir vairāk nekā 2 reizes augšā nekā pirms gada. Vēl šī aviācijas degviela, mēs par aviāciju vēl pēc brīža pieskarsimies, bet tīri vienkārši no cenu līmeņa, tad apskatot grafiku, kā šīs cenas ir mainījušās, ja viņas iepriekš ir bijušas diezgan stabilas, ap 100 šī aviācijas degviela ir bijusi, tad šobrīd viņa tuvāk ir 200. Un jā, mēs redzam tās svārstības, bet atkal tās svārstības ir balstītas uz gaidām par to, ka kaut kas normalizēsies vai nē, bet faktiskais atrisinājums jau vēl nav. Un atcaucoties iepriekšējās reizēs, vai kur mēs vēl esam runājuši par to, ka, lai atgrieztos pie kaut kādas normalitātes, pieņemot to, ka rīt viss ir vaļā, tam ir minimums mēneši nepieciešams. Līdz ar to tādas kaut kādas turbulences mums ir minimums mēneši, bet realistiski līdz gada beigām, lai kaut cik atgrieztos. Nerunājot par to, kur katrai šie dabasgāzes ieguves laukā kaut kas ir bojāts, kur viņi paši saka, 3 līdz 5 gadi vajadzēs atjaunošanai. Un, ja runājam par izēvielām, tad es varbūt skatītos uz tās, kas ir izmaiņas year to date, jeb no gada sākuma. Un, jā, nafta ir plus 60%, benzīns, gasoil, jeb dīzelis, un labi, dabas gāze ir mazliet augstāka kopš gada sākuma. Labi, 60% nav mazliet, bet šis dabas gāze ir salīdzinoši nedaudz augstākos līmeņos un nav vispār runājums par to, kāda viņa bija toreiz, kad Krievija iebruka Ukrainā. Līdz ar to dabas gāzē tur šobrīd sasvendzinājuma vismaz Eiropā nav. Un citās izēvielās varam novērot interesanti, ka sojas pupiņu eļļa ir gandrīz 53% pieaugums. Un būs interesanti, kā mums ies pārtikas cenas uz gada beigām. Bet tikmēr šie akciju indeksi tiešām uzrāda tādus ļoti optimistisku, ja tur viss vienkārši turpinās. Starp citu, arī tieši vēl šorīt, ja, pirms nākot uz savu biroju, lai ierakstītu raidījumus, lasīju arī raksts par to, ka ir bažas par to, cik ir bijis trausls šis pēdējais kāpums, jo to esam nodrošinājuši salīdzinoši maz kompānijas un tajos lielajos indeksos. Bet kopš gada sākuma S&P 500 indeks ir plus 7%, Nasdaq ir plus 11%, un Eiropā mazliet mazāk, ja Vācija ir plus 0,7%, bet Eiropas vidējais arī ir plus 3%. Nu, tā kā, ja mēs decembrī runātu, un es teiktu, Kristof, kāds domā, ja tagad tur Amerika iebruks Irānai vai taisīs, militāro speciālo operāciju, ja viņi to darīs, ja, kāda būs akciju tirgu reakcija, vai tu teiktu, ka pēc 2 mēnešiem būs akciju tirgi augšā? Nē, noteikti neteiktu. Tas ir kaut kāds pārsteigums man arī.
Un viss interesantākais šajā ir, nu, nevis interesantākais, bet labākais sniegums ir Korejas akciju indeks, kuram ir 77% pieaugums kopš gada sākuma. Neticami. Tā kā iespējas vienmēr ir visādos laikos atrodamas, tirgi neguļ. Man gan gribētos teikt, vai vismaz nu, mana tā saprašana, es arī tādā ziņā aprīlī esmu pavadījis tādā nu, nesapratnē, ja? Nesapratnē, mēģinot saprast, kas viss notiek. Un mēģinot likt prātā to loģisko domu gājienu, ka izēvielu cenas ir augšā, tam vajadzētu, ja tas ietekmē inflāciju, tam potenciāli vajadzētu arī ietekmēt procentu likmes no ekonomisko aktivitāti, patērētāju noskaņojumu. Tad vēl mēs, tad papildus tam nāk kaut kādas inflācija šim te minerālu mēslojumam, atkal pārtikai, ja tad pārtikai ir dubultā, vai tas, ko mums kaut kādā Latvijā uz vietas runā, ka būvniecībā vai tur ceļu būvniecībā, kur viņi saka, nu, šādi te nebija ielikt iekšā indeksos, ja mums ir tik milzīgs cenu pieaugums, nu, vienkārši beigās varbūt neizpildīs tos darbus un lūdzu dodiet papildus, tā kā tā inflācija visur spiežas cauri. Spiediens uz procentu likuma pieaugumu un zemāku ekonomisko aktivitāti, un tas, manuprāt, neiet kopā ar labi ar visu pārējo. Līdz ar to es esmu tādā diezgan nogaidošā, ja tā varētu teikt, pozīcijā. Jā, vēl, ko es vēl te varu pieminēt no tāda fiskālās disciplīnas tēmām. Starptautiskais valūtas fonds pagājušajā nedēļā izziņoja to, ka viņi ļoti uzmanīgi šobrīd skatās uz Grieķijas, Francijas, Itālijas un Spānijas valdībām, kuras šobrīd aktīvi mēģina rast balansus dažādām precēm, pārsvarā jau degvielai, kur notiek nu, šī cenu paaugstināšanās. It kā nu, tādā ziņā var no vienas puses šīs valstis saprast, bet atkal no otras puses valūtas fondam ir tās bažas, ka ir tādi ilgtermiņa finanšu komitmenti, jeb tādi, nu, tā kā, ka tu tā kā ieinvestējies un ir grūti pagriezt atpakaļ tos fiskālos labumus, jo, zin kā, nu, cilvēki pierod, ja, un te vienā, te otrā pusē kaut kas ir jālāpa. Un var saprast, ka tas ir Covid nu, pandēmija. Kaut gan jau arī par to bija visādi tur diskusijas un strīdi. Var saprast, ka tas ir karš, jā, bet ja pēc būtības tas ir tikai tāds cenu korekcijas uz augšu, uz leju vēl pagaidām, kas nav ļoti kritisks. Valūtas fonds uz to ļoti, nu, tā kā kritiski skatās. Un te arī vietā varbūt komentārs Valainim, kurš ar akciju zem PVN kaut ko tur plāno darīt degvielai vai tur kaut kādas solidaritātes maksājumus ieviest un vēl kaut ko. Man šķiet šobrīd pilnīgi noteikti vēl nav īstais laiks, lai veiktu kaut kādu intervenciju tirgu un kaut ko mēģinātu regulēt. Mums nav vēl pagaidām 3, 4 vai 5 eiro litrā degviela, tā kā man liekas bišķi pāragri. Visu, manuprāt, dara sociālā miera labad. Nu, tas galvenais iemesls pārējais pēc tam jau visu sadod. Vēlēšana. Varbūt, ka Spānijā tas tā, es nezinu Es domāju, situāciju visas politisku valstis, šobrīd. kuras tu minēji, viņi tad Francija, Spānija, kur ir diezgan aktīva Grieķija. arī šī te protestēšanas kultūra, ja, un tas ir Jā. labāk vienkārši, lai viss ir mierīgi. Tas, tur, tā, kas viss tālumā notiek, tādā ziņā mēs tur neesam tieši iesaistīti, tādā, ka, nu, mēs vēl politiskos paziņojumus pasakam, bet tā, lai mūsu to ikdienu, lai pēc iespējas mazāk ietekmē. Tā ir miers. Jā. Bet Dzīvojam mūsu gadījumā tās ir Saeimas vēlēšanas. Tas ir skaidrs jau Jā, tagad. jā. Bet es vēl Jā. šeit tādā pavisam īsi, man liekas, tāda lielā filozofiskā ir tas, ka lielā filozofiskā atkāpe ir par to, ka centrālās bankas ir ieviesušas šo ar savu darbību, kur viņas ar laiku ir parādījušas to, ka, vai visas mēģinājušas visu laiku parādīt to, ka mēs varam ar guidance un visām programmām, mēs varam visu laiku aktīvi tā kā mēģināt to tirgu kaut kur piebīdīt, un tā kā mēs esam tie kontrolētāji, un tad laika gaitā visiem iet cauri, hei, mēs varētu tā kā visu laiku tos procesus neļaut, lai viņi tur dabīgi lēkā un atrod tirgus savu to pieprasījumu, piedāvājumu balansu, bet mēs visu laiku kaut kur piebīdīsim, ja, un tad šeit varbūt iet līdzīgas kaut kādas tendences, un jā, dzīvosim, Nu, redzēsim. ko? Paskatāmies, ko mums skatītāji, klausītāji ir pakomentējuši zem epizodēm. Un jāsaka uzreiz, ka mēs redzam, ka ļoti populāri temati ir par otro pensiju līmeni. Tur ir atstāti komentāri diezgan daudz un dažāda rakstura. Nu, varbūt es te dažus palasīšu, mēs varam uzreiz tad norēģēt. Harijs
Spotify ir ierakstījis, ka Lietuvā otrā pensiju plāna izņemšanas nosacījumi ir tādi, ka tos izmanto tikai, maigi izsakoties, finansēs ļoti neprasmīgi cilvēki. Attiecīgi, nav vērts gaidīt ieguldījumus finanšu aktīvos, un būsim godīgi, šis solis no varas puses ir ļoti liekulīgs un kalpo citiem mērķiem, ne jau ļaut iedzīvotājiem pašiem izlemt savu uzkrājumu likteni. Tā domā Harijs. Mhm. Jā. Nu, varbūt tev ir kaut kas, ko piebilst. Es nezinu, nu, tas ir viedoklis, man liekas, Jā, vienkārši, kur. es piekrītu, tas ir viedoklis, un tas arī ir droši vien, ar ko jāiesāk, kad mēs vispār sākām par šo runāt te iepriekš. Un kad es par to kaut kur vēl atsevišķi biju rakstījis, es saku, mana prognoze ir, ka tas tiks atļauts. Es nesaku, vai tas ir labi vai slikti, un to, kas ir labi vai slikti, to katram būs jāpārliecinās, bet tās tendences, manuprāt, iet uz to, ka tas tiks agrāk vai vēlāk izdarīts. Jā, Igaunija to izdarīja un var pēc tam atsaukties, kur tajā laikā tie vadošie taču arī teica, kāpēc tas tiek darīts. Ja? Tagad vadošais pasaka, tā tur bija lielākā kļūda. Tas atkal tas ir viņa viedoklis. Ja? jā. Es, Nu, redz, Kasparam ir šāds viedoklis, un es to respektēju. Savukārt, es ieņemu drusku cietāku pozīciju, un es saku, ka ir kaut kādas lietas un nianses, kur nu, tomēr valstī ir mazliet jāsargā sabiedrība. Un sabiedrība tīpaši tā, kur tu zini, nu, ka tu kā valsts neesi investējusi izglītībā gadiem. Ja? Un līdz ar to mums tiešām, nu, būsim godīgi un atklāti, ir ļoti zema tā finanšu pratība nu, visos līmeņos, ja tā skatās. jā. Un tas ir izglītības sistēmas, nu, tā kā problēma vai vaina vai izaicinājums. Un tā kā tur nav investēts un tur nav nekas īsti darīts, tad tagad vienkārši pateikt, hei, mīļie draugi, taisam nu, lielu ballīti, ir ļoti, nu, tā kā nelāgi. Es tādā ziņā Harim piekrītu. Bet, zini, ko es vēl piebildīšu? Man vienā komentārā bija diezgan arī spilgti norādes par to, ka nevajadzētu jaukt terminus par to, ka tas nav gluži mūsu aktīvs, ka tā ir daļa no sociālajām iemaksām un ka tas tad ir veikts nu, tā kā mūsu pensijai. Un te man negribētos piekrist, es negribu runāt definīcijās, bet pēc būtības, ja jau būtu tā, ka tā ir mūsu daļa no sociālajām iemaksām, tad varbūt, ka mums pašiem par to vispār nekādai teikšanai nevajadzētu būt. Varbūt mums nemaz nevajag tos plānus izvēlēties. Varbūt mums nemaz nevajag to visu pensiju pārvaldēšanas, šo te visu virzienu, un valsts līmenī, valsts kasējas pieņem arī ir gana spēcīgi šie te finanšu speciālisti, kas varētu izdarīt ETF un citus ieguldījumus globālajos tirgos. Un tad mums katram ir kaut kāds konts vai plāns, un ir kopējais valsts otrā pensiju līmeņa ieguldījuma fonds, kuru pārvalda valsts kase, ņemot vērā to, kādas ir iedzīvotāji šīs te. Un tad mēs noņemam atbildību no cilvēkiem, jo šobrīd no vienas puses mums pasaka to, ka tā, tā it kā no tā. Tas ir no sociālajām iemaksām, tas nav tavs, bet tev plāns ir jāizvēlās. Tā ir tava atbildība. Ja? Tad, ja es nosēdēšu visu mūžu konservatīvajā plānā, un man beigās būs slikti rezultāti, nu pats vainīgs, ko tu tur sēdēji, ja ko tu tur nebija izvēlējies. Ja? Un tam mums tur skatītāji vēl citus piemērus saka, cik tu pēc tam tos līdzekļus var izmantot, cik komisijās kāda šie maksājumi ir jāveic. Un tad beigās sajiet kopā tas, cik tas tiešām ir mans aktīvs vai nav mans aktīvs. Ja man par to pašam ir jārūpējās, tad es teiktu, ka pēc būtības tas jau vairāk tiek uztverts kā mans aktīvs. Tas arī mums bieži tiek uzsverts to, ka šī ir tā kā tava, nu tev konkrēti šis līdzekļu apmērs. Ja tomēr tas būtu viss ar sociālo, un ja tur visi labāk zina, kā vajag, tad varbūt mums nemaz nevajag atsevišķi, nu tā, ka caur šo sistēmu. Es domāju, ka varbūt šī arī ir iespēja atnākt kādiem drosmīgiem ar pilnīgi citu kādu no tādas no malas, ne šobrīd neredzamu, bet neiedomājumu šo risinājumu, ja, ka varbūt mēs noņemam nost tos argumentus par šo pensiju reformas maiņu. Bet es vēl pieturos arī pie sava, ka viens no iemesliem, kas ir bijis pārējās valstīs pamatā, un es domāju, kāpēc arī šeit ir gana liela bāža, ir par šo neusticību sistēmai kā tādai. Un te mums nav jāmeklē tālu piemēru. Mēs paskatāmies, kaut kā tas otrais pensiju plāns, kamēr mums viņš vispār eksistē. Sākotnējais solījums bija virzīties līdz 10% no bruto algas, jeb nu, tātad puse no sociālajām iemaksām iet tieši otrajā pensiju līmenī. Tur līdz krīzē aizgāja līdz 8, pēc tam nogriez uz 2. Tad viņš pamazām kāpa augšā, aizgāja līdz 6, tad atkal netika līdz tam aiziet iepriekšējiem solim, atkal samazināja uz 5.
Mm. Kas man garantē to, ka man ir daži desmiti gadi jāgaida, lai es līdz šim varētu nonākt? Kas man garantē to, ka atkal šīs iemaksas netiks samazinātas? Labi, tur par iemaksām vēl varētu diskutēt, tas, ka man neviens neko neatņem. Bet šeit būs gana liels līdzekļu apmērs. Kāpēc gan nevarētu būt nākamie soļi, ka nevis tieši no manis paņem, bet, piemēram, stākās stingras norādes par to, ka likumā tiek iestrādāts to, ka kaut kādi procenti ir konkrēti jāiegulda kaut kādā veidā, un beigās mēs attopamies to, ka tur puse vai 20 vai 10%, vienalga, cik daudz ir jāiegulda kaut kādos konkrētos veidos, kas Veidos, jā. Jā. Kas ir piemēram, visādi. piemēram tur valsts aizsardzības fondā, ja, kas arī nav slikti, ja, un par to varētu diskutēt. Īstenībā tas varētu būt labi, bet varbūt iesāks ar to, pēc tam pateiks, 10% jāiegulda valsts izglītības fondā un 10% jāiegulda valsts veselības fondā, kur privātie būvē slimnīcas un skolas. Es tā tagad buru. Jā, Ja, es sapratu, jā. tas viss nekur šobrīd neeksistē, bet šī konsekvence iepriekšējā, un vēl tas, kā tad šos līdzekļus beigās var izmantot. Tur mums bija ļoti vērtīgs šis komentārs par to, ka tur rakstīja radinieks, tur saņem, ir aizgājis ar otro pensiju līmeni, un viņam tur gadā plāno kaut kādas, laikam, cik tur viņš varēja 300 vai cik eiro saņemt no otrā pensiju līmeņa. Lai saņemtu tik mēnesi, viņam vajag pie kāda glabāt šo naudu, un par to glabāšanu tur 10 eiro, cik tur lielas komisijas viņam gadā ir. Un tur beigās jau Es, jā. Es palasīšu vēl dažus komentārus, vienkārši, lai mēs visu laiku neiztērējam komentāriem. Mums arī vēl šādas tādas tematu lietas ir. Andris raksta, ka te man ir viens komentārs Kasparam, kurš rādīja, ka indekso jauda pensiju plānam nav norādīta portfeļa saturs un atšifrējuma ieguldījuma instrumenti. Es katru reizi priecājos, ka man atsūta skaistu ceturkšņu pārskatu, kur ir vissvarīgākā informācija. Komisija apmēra darbības rezultāti. Tas no tā viedokļa es saprotu, ka tā kā nav tā gluži, ka kompānijas slēpj to informāciju. Ļoti labi, ļoti vērtīgs komentārs. Paldies, un tas ir super, ka viņi tā dara, bet visus plānus mēs ejam salīdzināt mana pensija LV. Es neskraidu pa katru vietu, SEB-LV Jā, vai taisnīgi. Swedbank LV un tam līdzīgi, un nelienu iekšā visos dokumentos. Un pie tam man ir nojauta, kur man tos dokumentus vajadzētu meklēt, un kādus vajadzētu meklēt. Vai ikdienas cilvēkam ir sapratne, kur to meklēt. Es vienkārši tēmēju to, ka tajā vietā, kur ir viss salīdzinājums, ka tur varētu šī informācija būt atklātāka. To viņi paši var parūpēties, sakārtot ar šiem te uzraugiem un uzturētājiem, to, lai tas būtu iedzīgāk. Jā. Rekutē Kristaps Sietiņš raksta Arteā vai Indexo versus Indexo. Lietuvas bankai ir dividendes 5% gadā, Lietiņiem 0. Jep, tā ir. Tad pašu izvēle. Saka, Jā, mēs jau atšķirīgi izaugsmes posmi, tas arī tas fakts. arī varbūt bija minējis, manuprāt, ka tad, kad viņiem kaut kas tur jau vairāk viss notiek, jā. Rekutē, varbūt te pa to otro pensiju līmeni Dīdzis uzskata, ka mēs tā kā flirtējam ar to otro pensiju līmeņu tēmatu, ka, tā kā ne tā, ne šā. Tas ir par to mēs, man liekas, izrunājām, bet, rekutē, Agris atkal raksta, ka labi, ka jūs pietiekam kritiski vēršaties pret otro pensiju līmeņu pārvaldniekiem, un tas ir pamatot. Tā kā, ja es pavisam konservatīvi un garlaicīgi 25 gadus būtu savu otro pensiju līmeņu uzkrājumu ieguldījis vispasaules akciju indeksos, tad vidējais ienesīgums tur 6-7%, tad man no 10,000 eiro jau būtu vismaz 45-55 tūkstoši uzkrāt 25 gadu laikā. Tā kā vienkārši kā tāds piemērs. Labi, jā. Kopumā es domāju, šis ir arī tas noskaņojums, kāds valda sabiedrībā, ka tie, kas vismaz mums seko līdzi, ir diezgan un pat pārsvarā kritiski par to, ka vajadzētu laist šito visu brīvlaišanā. Bet tieši tāpēc, mīļie draugi, ir partijas, kuras jūs vērojat un skatāties, kuras runā par vienu, kuras runā otru, un tad jau attiecīgi varam izdarīt izvēli. Mums drīz tāda iespēja būs. Tā kā darīsim, ko varēsim. Parunājam par aviokompānijām, jo man liekas, ka vienas no lielākajām cietējām šajā krīzē, kas ir saistīta ar degvielas potenciāliem deficītiem un cenu dinamikām, noteikti ir aviokompānijas. Un te parādījās ziņas par to, ka Eiropā jau arī komisārs ir pateicis, ka pagaidām nekādus reisus tur nekādus, principā tā, ja kompānijas atceļ reisus,
tad būs kompensācijas pēc pilnas programmas, nevis kaut kādas atlaides tiks dotas šobrīd un tā tālāk, ka tiek uzskatīts, ka tas tomēr ir, vēl pagaidām šī situācija nav eskalējusies tik tālu, lai Mhm. būtu kaut kādi īpašie nosacījumi aviokompānijām. Nu, tādu ziņu es pamanīju. Kas tavā redzeslokā ir nonācis? Jā, ļoti interesanti šī ziņa bija tāda, ka es to vairāk uztvēru tā, ka aviokompānijas bija ļoti aktīvi interesējušās pie Jā, jā, Eiropas, viņus jau tā kā sakot to, interesējas. ka jā, nu mums ir tā, ka es tur esmu tajā lidostā, ja, un man tur nevar ieliet to degvielu. Labi, bet viens ir labi, tas trūkums, varbūt, ka to arī beigās vēl kāds arī tur piedotu un to arī atlaistu, bet ir tieši par šīm cenu izmaiņām. Ka nevar gluži tā, ka tagad tev šodien ir augsta cena, un tāpēc es tagad rītā atsūtu ziņu, ups, sorry, tev rītdien lidojums nebūs, kad cena pārāk pieauga. Bet tas, Mm, kas ir bijis šī nianse, ir tas, ka es tieši tā kā nākošais, nu kā tad ir tās kompensācijas jāmaksā, jo viena lieta, ka tur vienkārši atcel, tad kaut kur tālāk nākotnē tad tu piedāvā atmaksu vai iespēju kaut kādu citu biļeti izvēlēties. Un es paskatījos, ka šīs kompensācijas pienākas, un tās lielās kompensācijas, tur 100 eiro, ja, ir pienākas tādā gadījumā, ja tu atcel mazāk nekā 2 nedēļas ir palikušas līdz lidojumam. Nu, attiecīgi tālāk uz priekšu viņi visi var plānot, tāpēc arī kādreiz, ja mēs redzam, piemēram, tur ir Baltikas ziņoja, ka viņi pārtrauks tos kaujas lidojumus, tad nu, viņi laicīgi pasaka, viņi nepārtrauc rīt, ja viņi pārtrauc jā. pēc mēneša vai cik tur. Ja. Un tad tas, kas viss bija uz priekšu, tiem vienkārši atgriež naudu un, vai piedāvā kaut kādas citas opcijas. Un, līdz ar to mēs redzam, ka šie lidojumu skaiti ir samazināti. Lufthansa arī, mēs jau pirms 2 nedēļām runājām par to, cik daudz viņi lidojumus ir atcēluši. Un tādas pirmās jūtamās sekas mēs redzam ASV, kur ASV šis Spirit Airlines ir aizgājis bankrota ceļu, kur pagājušajā nedēļas nogalē viņi saka, tagad mēs no šī brīža mēs pārtraucam lidojumus un ejam kārtīgā, organizētā bankrota procesā. Ja? Nu, skaidrs, ka cilvēkiem tas faktiski nozīmē to visiem, kuriem bija tur tie lidojumi nāk tajās dienās nākamajās, ja, tad pēkšņi tāds, ko tālāk darīt. Ja? Bet te atkal ir ziņa par to, ka Trumps ieraudzījis šeit ir iespēju sev nopelnīt labos punktus, jo Spirit Airlines ir savā ziņā nu, tāda lētā avio sabiedrība, un līdz ar to arī pārsvarā tur ar to lido cilvēki, kuri nevar atļauties varbūt tur Delta, American un citas kompānijas. Un tad protams, ka Trumps ieslēdzās ar savu retoriku un saka, ka nu, šo kompāniju vajadzētu nu, tā kā nacionalizēt, vajadzētu parūpēties par viņu, jo viņi ir sistēmiski svarīgi, nu, kas tā, protams, nav. Bet nu, Trumps jau kaut ko līdzīgu ar Intel ir izspēlējis, tā kā līdz ar to mums ir jau kaut kādi precedenti radīti šo te kompāniju akciju iepirkšanā un tā tālāk. Jā, bet nu šeit, man liekas, tas bankrots atnāca tāpēc, ka viņš bija teicis tikai to, ka viņi piedalīsies, ja viņi varēs dabūt labu darījumu. Un obligācijas Nu jā. nebija gatavi piekrist visādiem tur haircutiem un visam pārējiem. Zini, kā sarunas nekad nav noslēgušās, kamēr, nu, kā saka, viss, kas ir tukšs un viss tik ilgi, kamēr vēl kaut kas ripo, tik ilgi ir iespējas dažādiem darījumiem. Tā kā es nebrīnītos, ja Spirits nonāktu arī Amerikas daļējā, ne visi, bet daļējā Mm. īpašumā. Man gribētos domāt to, ka šogad varētu būt ņemot vērā gan šīs augstākas degvielas cenas, gan arī tās pieejamību. Varētu būt tā, ka notiek kaut kādas pārvirzes tajā, nu, kaut vai mēs runājam par Eiropu, par to, cik daudz kā cilvēki pārvietojas. Es nesaku to, ka tiek būtiski, nu, tā kā, nu, bizness vienkārši nopērk dārgāk biļeti un lidotā. Nu, tā kā tur nav, bet savukārt visi šie super lētie, kas ir savienojumi, kur cilvēki tā kā ar autobusu jāaizbrauc uz vasarnīcu, ja, varbūt kaut kur šis pieejams mazliet pamainās. Kaut gan ir atkal pretējie viedokļi par to, ka tā kā nav pieejami tuvie austrumi un vēl kaut kur braukt gala mērķi, tad viss tur Eiropas dienvidi visam jau tur būmo, tā teikt, pieprasījums uz vasaru. Jā, jā. Bet es domāju, šo lidojumu pieejamības un cenu dēļ var pamainīties tas lokālais. Un tas varbūt citām valstīm ir, tā skaitā varbūt arī Latvijai, ja lidojumi paliek dārgāki un kaut kas arī tiek samazināts lidojumu skaits, varbūt tas ir labāk lokālajiem turismam, tas, ka tāpatās kaut kur cilvēkiem vajag atpūsties un tad brauc nevis kaut kur citur, kur tu nosacīt lēti var aizbraukt, bet uz vietas šo te. Un varbūt, ka tādā veidā arī mazliet tiek samazināta šī kopējā visa
nu, tiksim, šurpu turpu pa Eiropu, ja, un klimata mērķi un Mhm. viss pārējais. Ja. Protams. Nu, es papētītu arī mazliet to pieejamību šobrīd uz kartes, kā izskatās, nu, Eiropai, ja Persijas līča piegādes iesprūst vēl ilgāk, būs līdz 30%. Nu, tāds deficīts ir proti 30% Eiropas aviācijas degvielas nāk no šī Persijas līča. Un savukārt vislielākā ievainojamība ir Āzijai un Āfrikai. Un tur ir ļoti traki, īpaši Āfrikai, ir ļoti smaga atkarība no importa. Viņi importē 70% no aviācijas degvielas caur Hormuzu šaurumu. Līdz ar to, jā, tāda situācija. Jā, un pat kā tas mūs ietekmē lokāli tas mums ir Air Baltica stāsts, un te gan tāda nav kaut kāda īpaši liela jaunuma, mēs pa kaut kādai ziņai kaut kur ieraugam, un cilvēki nāk ar visādām kreatīvām idejām sociālajos tīklos, kur kāds saka, kāpēc valstī šobrīd nenopirkt par diskontu bez mazai visas šīs obligācijas, un pēc tam parādu kapitalizējam, un lūk, vairs nav parādu problēmas, vai ne? Varbūt arī variants. Nu, jautājums, vai visi pārdod ar tādu diskontu, ja tas, ka tur tirgu rādās tā 30 cik cena. Nav Ir tā, mēs kāds uzmetiens no Latvijas. Tu paņem izlaid obligācijas, nolaid kompāniju līdz kliņķim, savāc pa lētu atpakaļ, parādu un kapitalizē. Vienkārši, yes! Paldies jums izglābāt tajā brīdī. Ko tu gribēji par 14,5% likmi? Ko tu gribēji? Ko tu biji iedomājies? Ja? Kam tāda likme pienākas? Ja? Labs. Bet labi, tas tāds sapņu scenārijs, ja nē, bet nu, tāds izdomāts. Nevis, ka tas būtu mērķis, bet tāds izdomāts. Ja? Bet, Tāda mafijas valsts. nu, atkal beigās jautājums ir tāds, kā beigās nonāks līdz tam, nu, pie šī kodiem risinājumiem, lai to visu turpinātu uzturēt, un vai beigās pietiks politiskā griba, lai to visu, jo, manuprāt, to obligācijas cena uzrāda tad ļoti, ļoti lielu stresa līmeni. Bija arī ziņa, ka kaut kādi starptautiski obligāciju investori liels nopietnas konsultants ir piesaistījuši, lai aizstāvētu savas obligācināru tiesības, sagaidot jau to, ka varētu būt kaut kādas runas par obligāciju vai nu restruktūrizēšanu, vēl kaut ko, ja tikpat labi jebkurā brīdī var sasaukt obligācināru sapulci un piedāvāt balsot par izmaiņām obligācijas nosacījumos. Tas arī ir iespējams. Ja? Un Ir. galvenais, ka lielākā daļa, vairāk nekā puse to atbalsta. Varbūt kaut kādos jautājumos tur vēl vairāk nepieciešams. Nezinu konkrētos nosacījumus konkrētajā emisijā, bet tā teorijā tas varētu būt iespējams. Un, tā kā šī darbošanās notiek, un mums finanšu ministrs pateica to, ka šogad kapitālā būs nepieciešams ieguldījums. Tā kā redzēsim un gaidīsim. Nu jā, tā es varbūt no informācijas, kas ir manā rīcībā, var padalīties, ka šis vārdā nenosauktais investors, ar ko visi luncinās, ir Lufthansa. To ir vairāk avoti arī apstiprinājuši, lai gan, protams, oficiāli tas nekur nav izskanējis, bet, nu, kuluāros to visi jau runā. Bet skaidrs, ka mēs redzam, ka Lufthansai pašai šobrīd ir virkne problēmas gan ar darba spēku, viņiem problēmas ir arī ar to pašu mums jau pieminētām degvielas cenām un reisu atcelšanām, pārcelšanām un tā tālāk. Līdz ar to viņiem ir vesela kaudze savu problēmu. Nu, nav tur laika šobrīd, acīm redzot, iesaistīties kaut kādu jaunu kompāniju pirkšanā vai due diligencā vai vēl kaut kā. Un tas iegāž visus mūs, jo mēs tā kā stāvam un gaidām uz to Lufthansa, ko viņi atbildēs. Viņi neko neatbild, bet tā pašā laikā, nu, degviela tiek tērēta katru dienu, biļetes, ķirsīšu biļetes tiek joprojām pārdotas. Viss turpinās, kā saka, business as usual. Mm. Valsts stāv malā arī, nu, tā kā cer, skatās uz satiksmes Gaidām to ministriju, laimes plāci, ne? gaidām to laimes lāci, kā no vienas puses, bet tā kā no otras puses, nu, ja būs tie 150, 200 jāieliek, nu, viņi būs jāieliek. Nu, tur nevarēs neko citu izdarīt. Nu, tev vienkārši būs viņi jāieliek. Es gribētu teikt, ka tas vēl arī ir atklāts jautājums, jo bažas noteikti ir arī par to, cik ko Eiropas komisija atļaus, ņemot vērā, Nu, kur viņi jau atkal noformēs kā vajag. Nu, tā kā nav jau, ne, jo tu jau pats saproti, ka precedenti ir bijuši visādi un no tāda instrumenta viedokļa izgrozīsies. Es par to nešaubos, ka viņi tiešā veidā kapitālā neliks, ka tur būs kaut kāds ļoti īpašs darījums atkal kārtējo reizi. Un
Bet tomēr tas iepriekšējais paziņojums par to, ka Lufthansa bija neatbilstoši tur piešķirts šis, ko viņi pēc tam jau ir atmaksājuši, bet vispār fakts kā tāds, ka tas bija neatbilstoši kaut kādām tur, kur bija Ryanair sūdzējies un vēl kaut kas, un Es domāju, ka tas ir legal case. Vienkārši tas nav stāsts par to, ka kaut kas atļauts vai aizliegts. Es domāju, ka tur viss bija korekti ievērots, bet vienkārši Rainērs meklē kašķi. Jo skaidrs, ka viņi tagad izmanto izdevību, kur katrs mazais štruntiņš mežā pakustās, viņi iet un viņus tā kā mēģina salauzt. Skaidrs, tāpēc, ka, nu, tas tā ir konkurence, ja? Un ja mm, tev ir kaut kāda puskrīze vai krīze, ļoti labi, konkurenti krīt, konkurenti lūst, un tie, kuri ir aizlūzuši, tiem vajag palīdzēt salūst līdz galam. Nu, un Air Baltics viņu skatījumā tāds ir. mm, mm. Jā, nu, man šķiet, ka ir gana lieli riski par to, ka ir šis darbības ātrums ir ierobežots tieši ņemot vērā to lēmumu, kas bija Eiropā. Es neatceros, kura tiesa un kādā kontekstā, bet tieši par to savulaik palīdzību, ko Lufthansa saņēma no Vācijas valdības. Nu tas, es sapratu tagad, par ko tu runā. Jā, es kļūdījos, es varbūt nepareizi traktēju to, un tāpēc, jā, taisnība. Par to es neesmu informēts, Mhm. par to, ko Eiropas. Jā, jo tas ir skaidrs, ka tu no Eiropas komisijas saņem kaut kādu palīdzību, dotāciju, un tu it kā par to naudu nopērc kaut ko, vai ne? Tev ir iespēja nopirkt kaut ko tirgu. Un tā viņi arī skatās šobrīd un runā aktīvi ar Portugāles Nacionālo avio sabiedrību. Līdz ar to tā Eiropas komisija tie rādāri ir uz vairākām pusēm attiecībā uz Lufthansa. Bet kopumā ir skaidrs, ir tas, ka tas avio bizness nav viegls, viņš nav vienkāršs. Ja tur tik daudz mainīgie šie faktori, bet tev cenas ir jāpiedāvā, ir liela konkurence, jā, tiešām ir ļoti daudz mainīgie faktori, kas visu laiku visu ietekmē. Un tie komentāri arī par avio sabiedrībām, ka jebkura avio sabiedrība agrāk vai vēlāk bankrotē. Jautājums, cik, bet nu, ir tādi, kas ilgi pastāv, ja, un ilgi darbojas, un varbūt, ka tur vajag kaut kādu valsts iestādi iesaisti vai nē. Un tad droši vien lielākas ir filozofiskās diskusijas par to, nu, mums daudzi saka, nu, lai tur tas brīvais tirgus, ja, šo tā teikt, ļaujam brīvajam tirgum visu risināt, bet tad man būtu jautājums, cik pēc tam ir savienojumi ar kurām vietām un kādā veidā. Es domāju, jāapstāsta, citur Eiropā ir arī citas, teiksim, mazākas lidostas, ne galvaspilsētu lidostas, bet mazākas lidostas, un cik tur faktiski ir kāda savienojuma. Un tad bieži vien ir šie jā, ļoti izteiktie turistu galamērķi, kur tiešām brauc kā ar autobusu. Jā, nav nekas slikts, jā, bet tādā veidā, bet ja mēs domājam par kaut kādām biznesa savienojumībām vai lai mums būtu vispār, nu, teiksim, sasniegt šo galamērķi bez kaut kādām īpaši daudz pārsēšanām un jēdzīgos laikos, tad to droši vien vislabāk risina tāda kompānija, kurai tas ir viens no mērķiem nodrošināt savienojumību, bet ne tikai pelnīt spēju. Jā, taisnība. Nu, ko piekaramies vēl vienam tematam. Man, protams, interesē, kā aizritēja Berkshire Hathaway ikgadējā investoru sanāksme, kas tika organizēta pirmo reizi bez Warrena Buffeta galda priekšgalā. Viņš sēdēja zālē, viņš bija, bet viņa pēctecis Gregs Abels bija tas, kurš vadīja šoreiz pirmo reizi šo sanāksmi. Es arī mazu atrunu par to, ka man ir Berkshire Hathaway akcijas manā portfelī, līdz ar to, lai mēs esam pilnīgi skaidri, tādi Neviens atklāti par to. nepārmet pump and dump, jā? Jā. Tieši tā. Uh, Nu, kas tur tika, teiksim, minēts? Es esmu uzmetis sev arī tādu mazu plānu, lai es galvenās tēmas, nu, tā kā varu pāriet pāri. Tad es pats arī skatījos to ne diskusiju, bet to sanāksmi. Nu, galvenais jau tas stāsts ir par to, ka ir sākusies jauna ēra, bet visi, nu, tā kā mierina ar to, ka šī jaunā ēra ar jauno valdes priekšsēdētāju būs tas, ko sauc par mantojumu turpinājumu, jeb the legacy continues, kā viņi arī tur uzsver, ka nemainīsies, jo investori ļoti satraukti par to, ka var mainīties investīciju stratēģijas, ka var mainīties tie pieejami, un ļoti daudz, nu, taksim, arī jautājumi izskanēja par to, kā jūs darīsiet to, kā jūs darīsiet šo. Un tad Gregs Abels tur centās visus nomierināt un tā, un es teiktu, un arī es jau tad, kad
tika paziņota Warrena Buffeta aiziešana, teicu, ka tā būs lielākā Berkshire Hathaway nu, tāds izaicinājums tā kā noturēt to mantojumu. Šobrīd naudas rezerves, kas ir viņu rīcībā, jau ir pietuvojušās ļoti tuvu 400 miljardiem. Viņiem ir aptuveni 397 miljārdu dolāru uzkrājumi. Līdz ar to tas ir ļoti, varat paši iedomāties, nopietna naudas summa, ar kuru tagad varētu iet un sākt iepirkties. Un tas, Tur tas bišķiņ kur Rail izskanēja, Balticam iedot, piedod, Kristof. jā, varētu, protams, sīkums tur būtu Tur vispār tā pat, tikai, jā. tur pat nevajadzētu neko daudz. Piedod, es tev Bet, pārtraucu. nē, viss kārtībā. Un tad, protams, ka visi tie jautājumi lielāko daļu par to naudas izlietojumu ir saistīti ar to, ka kāpēc jūs neiet iekšā mākslīgā intelektā? Tāpēc, ka to naudu ļoti labi šobrīd būtu iztērēt visās mākslīgā intelekta tēmās. Tur ir vesela rinda kompānijas, kurām tur gan IPO varētu palīdzēt, gan vēl vis kaut kam un tā tālāk. Un Gregs Ebels nu, ļoti cieti uzsvēr, ka Berkshire nepiedalīsies mākslīgā intelekta drudzī, kā viņš to sauc, ja? Ka uzņēmums fokusēsies uz tādiem varbūt šaurajiem mākslīgā intelekta risinājumiem, ja? Narrow AI, kā viņš, tas termins. Es īsti nezinu, ko tas nozīmē. Tas tikai nozīmē, ka kompāniju iekšienē notiek kaut kāda mākslīga intelekta procesa ieviešana vai kaut kā tā. Un ko viņi arī uzsver, ka viņi citīgi rūpīgi skatīsies līdzi, lai jebkurā gadījumā saglabājās cilvēku kontroli pār mākslīgo intelektu, lai neaiziet kaut kādi tur, ka tehnoloģija pati domā un tā. Un te viņi arī minēja piemērus, ka vairākās viņu kompānijās, piemēram, Dairy Queen, tiek izmantot mākslīgais intelekts klientu atsaukšanu analīzei, tur, piemēram, Jazzwares izmanto mākslīgu intelektu pieprasījumu prognozēšanai. Tādas lietas viņi atbalsta un finansē, bet tādas, teiksim, kompānijas pirkt viņi netaisās. Kas vēl tur bija, paiesim cauri, kas tur bija. Jā, šobrīd tiek uzskatīts, ka tirgus ir dārgs, un tas ir varbūt tie, kas sekoja līdzi, un arī mēs raidījuma sākumā minējām to, ka šobrīd ir viss tirgu ir happy, ka liela pieaugumi no gada sākuma, un akcijas ir dārgas, un daudzās vietās tur ir pat rallija un tā. Nu, un tad līdz ar to uzņēmums nesteidzās šobrīd ar tādiem lieliem pirkumiem un gaida kaut kādas tirgus korekcijas. Nu, es domāju, viņiem pietiekami liels tas naudas apjoms, viņi tur var atļauties to arī darīt, un, kā saka, nav nekāda problēma. Un ko vēl, kas vēl varbūt svarīgi, ka viņi šobrīd arī ļoti seko līdzi produktivitātes tēmai, jo vairāki investori, starp citu lielie investori, kas Berkshire ir, arī tur uzstājās un teica, ka viņi, nu, redz, ka viņu portfelī esošās kompānijas no konkurentiem efektivitātes un produktivitātes ziņā mēdz atšķirties, un viņi vērsa Grega Eibla uzmanību uz to, ka šim būtu jāpievērš uzmanība, citādi tas portfelis vienā brīdī var sākt drupināties ļoti ātrā tempā. Jā, un to viņi tā kā piezīmēja, nu, ka jā, ka tāds signāls esot un tā. Nu, kas vēl, teiksim, ko viņi runāja par kaut kādiem riskiem, es domāju, ka tas vairāk tā kā neatiecās te uz Eiropu un Latviju pilnīgi noteikti, bet no Amerikā ir apdrošināšanas un enerģētikas tēmas, par kurām tur ir graujoši izmaksu pieaugumi, ir visādi tur meža ugunsgrēka riski, enerģētikas infrastruktūras pārslodzes, mākslīgā intelekta un datu centru dēļ. Līdz ar to visādas tādas tēmas, kas, teiksim, varbūt mums nav aktuālas, bet turienes kompānijām tās ietekmē akciju cenas un investoru noskaņojums. Nu, kas tur vēl tāds? Vairāk laikam arī nekas tāds nebija, ko es tur dzirdēju, piefiksēju. Nu jā, ka viņi tur teica, ka viņi kļūs tehnoloģiski modernāki, jo Warrena Buffeta laikā viss lielā mērā notika papīros, kā saka, un ekseļos, un ka viņi paši tagad arī
kaut kā uzlabos to savu DNS un kļūst tādi tehnoloģiski modernāki, operatīvāki, agresīvāki, bet nu, mantojumu saglabās. Tas svarīgākā ziņa. Bet kā tu domā, tiešām viņam ir šī te, nu jau, teiksim, jaunā vara vai vēl kaut kā to investori uztver? Tiešām viņš ir tā kā pārņēmis vai nē? Es domāju, ka nē. Vēl īsti ne, tāpēc, ka par to liecināja arī tas, ka šīs sanāksmes laikā īstenībā Warrenam Buffetam tika dots vairāk kārt vārds no zāles. Un viņš tādā lēnā, mierīgā, tādā garā, zin kā viņš jau ļoti vecs, līdz ar to viņš tā arī nevar tā izteikties tā strauji un ātri, un līdz ar to viņš daudz laika aizņem. Nu, un tad tur tā klausies, un nu, proporcionāli no tās sanāksmes, tas Buffets tur īstenībā diezgan daudz arī kaut ko runāja. Nu, viņš vairāk tur uzteica sadarbību ar akcionāriem, īpaši izcēla sadarbību ar Apple, ar Timu Kuku, nu, ka tas esot Berkšīrai atnesis, kā saka, lielo laimestu, lielo lozi, ja, ka viņš ir ļoti apmierināts ar viņu darbu, uzteica, ka tas esot once in a century līderis, ja, kas tā, bet, es domāju, ka nav vēl pilnībā. Man liekas, ka viņš izdarīja milzīgu tā kā angļuiski vārdu disservice, jeb pretpakalpojumu, ja tā varētu teikt, šim visam stāstam, kur viņš vienā intervijā teica to, ka es katru dienu tāpat eju uz biroju. Es katru dienu eju un tam līdzīgi tā kā, tad tā kā tev ir kaut kāda, nezinu, marionetīte vai vēl kaut kas tur kaut ko dara, bet, nu, tā kā, vai viņam ir... Un sanāk, diemžēl, ir tāds, ka vai nu viņiem ir jāpasaka to, ka visi es vairs neeju birojā, un tad vēl mēs šaubīsimies, vai tā kā viņi apšaubīsim viņu, tas, ka viņš visu mūžu ir gājis, ja viņam nekas cits neeksistē dzīvē. Nu, tā pa lielu. Ja? Vai nu tad, kad viņš aizies pie dieva. Aizies mūžībā, jā. Es domāju, ka tas arī tu ļoti pareizi saki, tas ir arī vienīgais, kur izdzisīs investoru šaubas, jā, ka par viņu klātesamību, jo, būsim godīgi, viņš katru dienu lasa uzņēmumu pārskatus, gada pārskatus un reportus un tā tālāk. Tas ir viņam asinīs, un skaidrs, ka visi domā par to, ka tas Gregs Ebels vada to visu pasākumu, bet viņš saņem padomus no Warren Buffeta. Nu, vai visu laiku ir jādomā, ja nu tur Warrens tā kā nepiekritīs, vai jā, tev nav tāda aktīvā doma, tu nesēdi domā, tā tagad es varu piecelties no galda, vai viņš tā kā to nē, tā tas nav, bet ka tu kaut kur jau fonā tas ir, vai šī investīcija, vai tas tā kā kopumā, tas nav kā aktīva doma, bet kaut kur tur karājas aizmugurē tā nosacīta uzraudzība, ja nu, vai vēl kaut kas, bet līdz galam nav pilnībā. Bet es teikšu godīgi, es noskatoties šo investoru sanāksmi, sāku domāt par to, ko man darīt ar savu tā kā pozīciju tajā portfelī. Es par to padomāju. Zin kā reti, kad tā ir man, es tā paskatos ziņas un es saprotu, vai tas ir tāds lielāks konteksts, mazāks konteksts. Bet, zini kā, no vienas puses es turos pretī tam mākslīgā intelekta burbuļu tēmai, bet no otras puses viņu tādi ļoti skarbie paziņojumi, ka viņi tā kā vispār neko nedarīs tajā laukā. Man liekas, zin kā, varbūt, ka nevajag tā ļoti radikāli. Burbulis ir burbulis, mēs to saprotam, bet varbūt, ar vienu kāju, ar puskāju tu vari iet un paeksperimentēt. Galu beigās tev ir 400 miljardi. Tev jau viņi visi nav jāizgrūž tajā mākslīgā intelektā. Es atkal pret kaut kādu citu faktoru gribu pajautāt šajā domu gājienā, ka šī teorija, nevis teorija, bet lielā saruna par to, ka vai Wall Street vispār eksistē biznesam, vai viss ir tikai un vienīgi par cenu, un attiecīgi pārējais viss bizness ir tikai pakārtots, lai sasniegtu cenu. Un vai nesanāk gadījumā arī Berkšīras gadījumā tā, ka investori ir pa lielam ir tā kategorija, klase, vecuma paudze, visi, kuriem ir varbūt viņi ir varbūt ir atpalikuši, es negribu apgalvot, bet varbūt nav vēl tik ļoti pieņēmuši. Konservatīvi sauksim. Jā, varētu teikt, viņi konservatīvāki, ja? Viņi nav vēl šo visu pieņēmuši, un šī arī ir spēle par akcijas cenas vadība, ja investori tagad nomainās jaunais menedžers, un viņš saka, tagad mēs būsim Berkshire AI,
Tad es domāju, ja mazās kompānijas lido uz šādiem paziņojumiem, tad es domāju, Berkshīrai būtu pamatīgs crashs, ja, tāpēc, ka būtu identitātes zudums, tā kā kas vispār notiek. Un ka varbūt šī ir spēle uz akcionāriem. Un, nu, tā kā tādi, kādi viņi paši ir, tādi paši arī ir šie te, nu, akcionāri. Es Un domāju, tur ka nevar tu tā, straujas soļus veikt. šis ir labs jautājums, vai viņi to tā, tāda, nu, es domāju, ka viņiem ir pilnīgi skaidrs, zināms, investoru profils tādā izpratnē, kuri kā, uz ko katrs liek un uz ko katrs tur beto un tā, bet vai viņi tiešām iet uz šādu ceļu, varbūt, ka tas ir Un ka viņi arī interesanta ir tajā teorija, pašā kad Apple, saka, viņi ir ieguldījuši tad, kad Apple bija kļuvis konservatīvs. Viņš vēl varēja, teiksim, savu šo te naudu ņemt ārā, tā teikt, no tirgus, jeb daudz pelnīt. Bet pa lielam tās lielās inovācijas, lielie rāvieni bija notikuši, kur mēs runājām iepriekš par to, jā, ka viņiem patiesībā nekas tāds īpaši jauns nav kopš tā laika. Es arī nebūtu pārsteigts to, ka viņi sagaida nākamo krīzi, un nākamās krīzes apakšā iepriekš viņi pirka kaut kādas bankas, tagad varbūt viņi nopērk kaut kādu finteku vai kaut kādu, ko saka, tur rails vai vēl kaut ko, ja, kas ir saistīts ar. kas būs palicis pāri no tās krīzes? Jā, un kuram ir šis lielais mout, jeb tur, kur tie cilvēki ir klāt, un tad izrādīsies to, ka, hei, viņiem pēkšņi tur ir kaut kāds, un Oaktree Capital ar šo te vadītāju, es aizmirsu, kāds viņam bija vārds uzvārds, tie atkal nopirks visu slikto parādu no datu centriem, kur būs bankroti, un šie varbūt izglābs kādu lielo banku, kuram izrādīsies, ka ir liela ekspozīcija uz to visu. Un beigās ir redzējis to, ko viņi arī tieši no šī visa nākotnē nopelnīs, tikai nevis piedaloties šajā visā rallijā, kas tagad notiek. Arī fakts, jā. Nu, jo, zin kā, tas ir mans stāsts, ko es jau arī Jā, jā, minēju, jā. ka ja tu nepaspēji tajā pirmajā vagonā, nu tad manā gadījumā ir tā, ka es tajos 4., 5. nelecu, lai viņš aiziet, tad viss, tad Jā. tas nav man vairs. Labi, nu ko par mākslīgo intelektu arī drusku paturpinam, ne? Jā, nu, īstenībā tas, kas pēdējās nedēļās ir noticis, ja pastāstīs īstenībā kopš aprīļa sākuma, tad tie daudz kur sniegumi tieši akcijām, kas ir bijušas saistītas ar, būtībā var teikt, no zemākā punkta, kad tika kaut kāda šī lokālā panika sasniegta no Hormuzas šauruma ietekmes, tad pēc tam ir atkal rāvieni uz augšu. Un daudzām akcijām tie sniegumi tiešām ir bijuši fenomenāli. Tur ir vairāk kā dubultā, citam pat vēl kaut kādi lielāki kāpumi, un skatoties atpakaļ, liekas, nu, kāpēc tajā nepiedalījos. Bet šis jautājums vienmēr gribās, tā teikt, uzdot. Bet tas, kas ir noticis šajā laikā, ir tiešām turpinājies šis viss rallijs, tiek ziņots par jauniem darījumiem, tālāk pārvirzās tie saucamie pudeļu kakliņi, jeb tur, kur parādās kaut kādas šīs te ziņas par to, ka kaut kādam materiālam būs liels pieprasījums, ko iepriekš visi gluži nebija iedomājušies. Un te bija ļoti labs apkopojums no Wall Street Journal, kur viņi bija apkopojuši par to uzņēmumus, kuri iepriekš īsti pat varbūt nebija gluži šajā teikt, tēmā, ja? Bet viņi ražo kaut kādu vienu noteiktu produktu, kam tagad ir ārprātīgi liels pieprasījums, ņemot vērā to, ka ir nepieciešams būvēt šos datu centrus. Un tur vairāki piemēri, tas pats Corning, kas ir stikla ekrānu ražotājs, manuprāt, arī viņi savulaik Apple. Es nezinu, vai viņš šobrīd vēl joprojām ražo Apple vai nē, bet, manuprāt, iepriekš viņi ražoja, un jebkurā gadījumā telefoniem. Un viņiem akcijas būtiski ir pieaugušas, tiešām ļoti daudzos 100%, ja skatās gada laikā, tad šis lielais pieaugums ir balstīts tajā, ka viņi ražos optiskos kabeļus, kas iepriekš viņiem ir bijis zaudējumu nesošs segments, bet tagad vēl Nvidia ir paziņojis, ka ieguldīs viņos 500 miljonus, lai šo visu darītu, jo optiskie kabeļi ir vajadzīgi, ja tā kā šo visu datu centru būvniecībā, lai tur visu savienot, tas ir vajadzīgs. Tad Caterpillar, traktori, šie resursu ieguvēji. Caterpillar akcijas ir pēdējā laikā arī bijušas ieguvējas, un tāpēc, ka viņi ražo šīs turbīnas enerģijas ražošanai, var sakot, elektrības ražošanai motors. Un viņi saka to, ka viņi plāno palielināt savu ražošanas jaudu tieši šiem turbīnu motoriem līdz 2030. gadam, dubultot, un lielāko rūpnīcu plāno atvērt. Un tad, esot Japānā, viens interesants uzņēmums, Toto,
kas ražo toaletes. Ja? Bet viņi ražojot arī keramikas kaut kādu šo te izstrādājumu, kas ir nepieciešams arī čipiem. Un tad izrādās to, ka, nu nevis izrādās, jā, bet šim tagad ir ļoti liels pieprasījums. Un kā akcijas ir pieaugušas jau vairāk nekā 50% šī gada laikā. No Tas, toaletēm uz kāds shifts, ne? jā, nu, protams, tad vēl ir šie visi tie, kuri mēģina pārsaukties, ja, kā tur bija šie, kur Allbirds, AI vai citi, tā kā ir vienas darbības jomā, un tagad pēkšņi mēs būsim AI, kurš risinās kaut kādu milzīgu loģistikas ražošanas, vēl kaut kādu problēmu, un tad ir milzīgi akciju cenu pīķi, pēc tam ir crashing, tā kā tāds bez mazai Mm. korporatīvā līmeņa pump and dump. Zini, ko, Kaspar, es tev varu pateikt, tagad es esmu piedalījies pāris, nu, kā prezentāciju šis konsultants pāris visādos tur biznesa pičos un startup pičos. Man ir vienkārši, es gribu iet ārā no telpas pēc otrās prezentācijas, jo visu laiku ir, jā, visi mēs esam mākslīgais intelekts. Tā it kā vispār nekas cits dzīvē vairs neeksistētu. Viss ir mākslīgais intelekts un tā tālāk. Un es nezinu, kā tie investori spēja vienkārši to tolerēt. Man tas vienkārši jau ir tā, nu, tā sakāps uz varžacīm, ka es to vienkārši ciest vairs nevaru. Bet laikam acīm redzot, tas bizness iet tajā virzienā, ka viss mākslīgais intelekts būs nākotnē un nekas cits neeksistēs tur, kā saka, pievienot vērtību. Es nezinu, manuprāt, atkal šī ir. Tas tā kā es nenoliedzu to, ka tas nākotnē ir ļoti liela tēma. Šodien arī biznesa, kā piemēram, servis as a service. Ja? Kādā brīdī tas bija Nu jā, augstākais, viss bija tikai SaaS, ja? Vai kaut jā, kādā brīdī viss bija tikai kripto. jā. Kaut kādā brīdī viss bija tikai šis te vakcīnu mRNA, es aizmirsu precīzi nosaukumu, ja? Bet jūs saprotat, Mhm. vakcīnu veids, kas bija modernai. Un kaut kādā brīdī ir kaut kādas īpaši aktuālās tēmas, un nesakot to, ka viņām nebūs ietekme uz nākotni. Arī tā, kad es saku, es nav tā, ka esmu noliedzējis un saku to, ka tas nemainīs pasauli un tam līdzīgi, bet vienu Mm. ļoti interesantu piemēru. Ļoti interesants piemērs bija viena investora izcēla, kur viņi izcēla kondicionierus. Ka kondicionieri ir bijusi viena no gaisa kondicionieri, lai varētu nodrošināt telpās iekšā mikroklimatu, ir bijis viens no lieliskākajiem izgudrojumiem pagājušajā gadsimtā. Bet jautājums, vai mēs varam nosaukt kādu no akcijām, kas ir bijusi, teiksim, būmojusi rallijos no tā visa. Bet iegūms bija tāds, ka daudzās vietās gan ražošana varēja pastāvēt, biroji, jo daudzas vietas, kur vienkārši ir tik karsts un tādi laikapstākļi, kur īstenībā kāda strādāšana. Tu vienkārši sēdi un to Mm. karstumu pārlaidi. Ja? Līdz tam atnāk vēsā sezona, ka tu vari kaut ko padarīt. Ja? Bet tas koncerns ir daudz ko mainījis. Un līdzīgi, vai tas pats dotcom laiks, kur viss kaut kas bija saskrējis un tie īstie čempioni iznāca pēc tam ārā. Un ka šoreiz arī nesanāk līdzīgi, ik pa brīdim jau investori min, ka šajās kaut kādos atsevišķās vietās ir ļoti, ļoti liels līdzības ar dotcom burbuļa laiku. Un it īpaši šie pēdējie tādi tiešām, nu, vertikālie kāpumi daudzās akcijās. Ne visās, ja, bet tas pats AMD tikko ļoti strauji aizgāja uz augšu, vai piemēram, šobrīd pēdējais gājiens pēdējā gada laikā ir bijis tieši atmiņas akcijas, piemēram, SanDisk. Mhm. Viņi pagājušajā gadā vēl bija, manuprāt, 20 vai 30 dolāri, tagad pēdējā bija 1400 dolāri. Nu, Ak, Dievs. 14x vai cik gada laikā varēja uztaisīt. Es to visu palaidu garām, jo man pie katra šī lielā X bija tā kā, nu, ok, tā kā tas nav vairs. Bet Tas vairs nekāps. jā, bet viņš kāpj. Es varēju ieiet pirms cik tur man tāpatās būtu 5x, ja, vai kaut kas tam līdzīgs. Un nauda iet un nauda kustās, bet nesakot tā, ka tā būs jēdzīgi ieguldīta. Tāpēc es domāju, ka šobrīd šī tiešām ir ļoti, ļoti karstā tēma. Nāk, kaut kādā brīdī būs tas saucamais backlash, jeb atsitiens, kur būs tā kā, ok, show me the money, vai kur tas viss pēc tam mūs aiznesīs, kuri tiešām šie lielie ieguvumi. Kur ir šī produktivitāte tieši no šī, kas viss ir salikts, un tad investori nobalsos ar savu naudu arī. Jā, un es domāju, ka ir pietiekami svarīgi šajos laikos turēt atvērtu prātu, skatīties uz lietām, jo redz, mums jau ir visādi uzslāņojumi, mēs jau arī spriežam šeit no dažādām perspektīvām, kas mums ir pašu pieredze, kaut kāds izlasītais, iemācītais, pieredzētais, noklausītais, redzētais, ja?
tas viss, teiksim, sasummējās mūsos un veido katram kaut kādu to savu investīciju virzienu. Mm. Un jo atvērtāks tas prāts ir, un jo vairāk, teiksim, tu tās informācijas druskas sevi ielaidi, jo droši vien kaut kāds saprātīgāks lēmums var pieņemt, vai ne? Jā, Nu, ko, mēs esam arī šajā reizē jauki parunājuši. Paldies, ka esat kopā ar mums bijuši. Kaspars Peisinieks varat atrast kaspars.substack.com blogu. Noteikti pierakstieties par interesantām tēmām. Nāk arī interesanti ēpasti, newsletteri, ko es, starp citu, tieši vairāk lasu. Es neeju tā Substackā, tā kā labi, ka tu man sūti kaut ko, tad es vismaz izlasu. ja viņš ir ēpastā, pa taisno aiziet, tas ir tas Nu, lielākais. jā, tas ir. Nu tad es visu, tad es neko neesmu palaidis garām. Ļoti labi, forši. Nu jā, un mani jūs varat redzēt Mediānā, arī šeit pat TV4 un YouTube. Un ko es gribu īpaši pareklamēt, ka mēs šonadēļ sākam jaunu seriālu nodokļu stāsti kopā ar Jānu Taukaču. Veidojam 5 sēriju tādu dokumentālo seriālu par to. Par nodokļu nozīmi un jēgu un tā. Cerams, tādā vieglā, foršā valodā, lai visiem ir skaidrs un saprotams. Tas tā, reklāmas beigās un novēlam jums patīkamu nedēļu un tiekamies pēc nedēļas. Jā, tiekamies pēc nedēļas. Visu labu!